Atkritumu kalni auga, bet iedzīvotāju apzinīgums un vēlme šķirot netik ļoti. Jau vairāk nekā pusgadu Latvijā teorētiski obligāta bioatkritumu šķirošana, taču praktiski tas nedarbojas. Tiesa gan atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības Piejūra vadība norāda, ka daudz atkarīgs no pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tukums diezgan veiksmīgi tika galā saistoši noteikumi, un cilvēki iesaistās bioloģiskā noraduma atkritumu šķirošanā un arī līguma slēgšanā vairāk, Talsos višķi mazāk. Bet es domāju, ka tas process aizies savu gaitu, jo cilvēkam arī jāpierod pie tā. Ja? Līdz šim tam nav bijis. Un tā izpratne arī rodas tieši tajā komunikācijas formā, kā mēs lēnām soli pa solim cilvēkiem to stāstam, kāpēc tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka noteikti ir tā, ka katrs saprot, ka to vajag. Bieži vien varbūt domā, kā tas īsti notiks. Lēnā iedzīvotāja iešūpošanās Eiropas projektu īstenot netraucēšot. Īsi pirms rūpnīcas atklāšanas, kad Ēriks Zaprožets zvanīja un teica, ka rūpnīca ir nodota eksploatācijā, jo formālais process, protams, ka notika ātrāk. Tajā brīdī es viņam jautāju, vai jūs nesatrauc tas, ka nebūs ko šajā rūpnīcā pārstrādāt? Viņš teica, nē, tas man nesatrauc. Viņi sāks darboties un pierādīs tikai to, cik liela uzņēmība, pārliecība un arī, es gribētu teikt, pieredze un zināšana ir visam tam apakšā. Un tāpēc man šobrīd nav pamata apšaubīt. Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunās atkritumu pārstrādes tehnoloģiskās schēmas, sadzīves atkritumu poligonā kopumā ik gadu tiks apglabāti ne vairāk kā 45% savākto atkritumu. Tas ir vidēji par 23% mazāk nekā gadījumā, ja projekts netiktu ieviests. Turklāt vairāk nekā 40% bioloģiskās masas ir tieši nešķirotajos sadzīves atkritumos. Veidot arī projektu aprēķinus, mēs vairāk orientējamies uz to procentālo daļu, kas ir nešķiroties atkritumos. Nevis, kas saka, zīlējot debesīs, cik tad cilvēki iedos to bioloģiju pienesumā. Augusta vidū kopā ar būvniekiem un iekārtu piegādātājiem rūpnīca sāks strādāt testa režīmā un iekraut pirmos 2 tuneļus. Mēnesis, kamēr lādējās, pirmais tunelis vērās ciet, tad lādējas otrais, pēc 60 dienām viņš sāk darboties un tad sākās visu iekārtu ieregulēšana. Kaut kādu principā uz normālu projektu apjomu mēs iziesim nākošajā gadā. Izmantojot 2-pakāpju bioloģiskās pārstrādes sausās fermentācijas iekārtas, atkritumu pārstrādes procesā tiks iegūts komposts. Kā blakus produkts tiks iegūta arī biogāze, ko paredzēts izmantot siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai, kā arī ražots tehniskais komposts. Sanita Liepiņa, Monta Megija Učelniece, Terēza Matesone, TV9 Pakalne.